Zižļu sešnieks taisnā pozīcijā. Kad zižļu sešnieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads būs pilns ar panākumiem, atzinību un sasniegumiem. Šī kārts norāda, ka viss, ko tu esi darījusi, beidzot nesīs augļus, un tu varēsi sajust pelnītu lepnumu par sevi. Cilvēki apkārt tevi novērtēs, un tu iegūsi pelnīto atzinību. Attiecībās šī kārts sola harmoniju un savstarpēju cieņu. Ja esi attiecībās, šis būs gads, kad jūs abi jutīsieties kā komanda, kas kopā virzās uz priekšu. Jūsu attiecības būs stabilas, un jūs varat kopīgi sasniegt savus mērķus. Tas ir laiks, kad partneris tevi novērtēs un sniegs nepieciešamo atbalstu. Ja esi viena, zižļu sešnieks norāda, ka tu vari piesaistīt kādu, kurš novērtēs tevi par to, kas tu esi, un sniegs tev emocionālu stabilitāti. Iespējams, šis cilvēks pat iedvesmos tevi sasniegt vēl vairāk. Darba un finanšu jomā zižļu sešnieks sola atzinību un panākumus. Tavi ieguldītie pūliņi beidzot tiks novērtēti, un tev var piedāvāt paaugstinājumu vai jaunas iespējas. Finansiāli šis gads būs stabils, un tev būs iespējas ieguldīt savā nākotnē vai realizēt kādu sen lolotu sapni. Un zini, zižļu sešnieks tev atgādina, ka panākumi ir pelnīti, bet tos ir vērts arī svinēt. Tāpēc šogad nebaidies būt lepna par sevi un atceries, ka apbalvojumi nenāk nejauši. Zižļu sešnieks apgrieztā pozīcijā. Kad zižļu sešnieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var liecināt par sajūtu, ka panākumi vai atzinība nenāk tik viegli, kā bija cerējusi. Tas ir laiks, kad tev būs jāstrādā pie tā, lai iegūtu savu vietu saulē un nepazaudētu ticību sev. Attiecībās šī kārts var norādīt uz izaicinājumiem. Ja esi attiecībās, iespējams jutīsi, ka partneris neizrāda pietiekamu atzinību vai ka jūs abi neesat vienā ritmā. Tas var radīt spriedzi, ja netiks izrunāts. Tomēr šis ir arī gads, kad strādājot pie savas saiknes, jūs varat atrast jaunu līdzsvaru. Ja esi viena, apgrieztais zižļu sešnieks norāda, ka tev var nākties pārvarēt šaubas par sevi vai sajūt, ka citi tevi nenovērtē. Atceries, ka vispirms jānovērtē sevi, un tad to darīs arī citi. Darba un finanšu jomā apgrieztais zižļu sešnieks var norādīt uz kavēšanos vai konkurenci. Iespējams, tev būs jāstrādā vairāk, lai pierādītu savu vērtību vai pārliecinātu citus par savām spējām. Finansiāli šī kārts aicina būt uzmanīgai un izvairīties no pārmērīgiem tēriņiem, kas varētu radīt spriedzi. Un atceries, apgrieztais zižļu sešnieks tev saka, ka patiesi panākumi nāk ar pacietību un neatlaidību. Kā saka, uzvaras nevienmēr nāk pirmajā mēģinājumā, bet tas, kas cenšas, vienmēr nonāk līdz mērķim. Šogad turi galvu augšā un nebaidies sev pierādīt.